Sveiks, karīdai! Tā nu ir sanācis, kā arī es gatavojos nekustamā īpašuma pirkumam. Nekustamā īpašuma pirkums pēc definīcijas ir racionāls, plānots, labi izsvērts darījums. Jo īpaši tad, ja ir jāņem vērā tā saucamais kapitāla pieauguma nodoklis vai tas, kas Latvijā fiziskām personām iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šis nodoklis Latvijā ir 20% no starpības. Bija 15, šobrīd ir 20. Tas ir samērā daudz. Es teiktu, tas ir mazliet netaisnīgi, kā piemēram mantota īpašuma gadījumā, kas ir ilgstoši piederējis ģimenei, mantiniekam ir jāsamaksā 20%. Nu, tad viens no risinājumiem ir pagaidīt. Nu, to arī es pacietīgi daru, protams, ievēroju likumdošanu. Ja kādreiz ir jautājumi par šo te kapitāla pieauguma nodokli, tad labā ziņa ir tā, ka valsts ieņēmuma dienests regulāri veido tādus metodiskos norādījumus, jo, ja mēs lasām likumā, tad saprast tur nevar neko. Bet šajos metodiskajos norādījumos var samērā labi saprast, un, ja izdodas atrast tieši analogu savam gadījumam, tad tos var izmantot un labi no tiem mācīties. Nu tālūk. Un gatavojoties pirkumam, es esmu no vienas puses labs klients, bet no otras puses samērā slikts klients tirgu, jo es tā īsti vēl nezinu, kad. Es zinu, ka, piemēram, nākošu gadu. Bet tāpat arī vēl īsti nezinu, ko es pirkšu, jo, ja tiek pārdots viens īpašums, manuprāt, ir ieteicams drīz vien nopirkt citu īpašumu. Un tā, kā potenciāls pircējs, es, ja tā varētu teikt, parādos tirgu. Ko darīt? Protams, var visus reklāmas sludinājumus izpētīt, to arī es pamazām daru, bet tur jau ir konkrēts nekustamā īpašuma piedāvājums. Nu, tad tas, ko es esmu veicis, es pavisam nesen, vakar, devos uz mājokļu dienām Tirdzniecības centrā Domina. Ļoti labs, ļoti interesants piedāvājums iepazīties ar jau konkrētiem nekustamā īpašuma piedāvājumiem, kā arī starpnieku uzņēmumiem ar banku, Citadela banku šajā gadījumā, un, ja tā varētu teikt, iesākt sava nekustamā īpašuma meklējumus. Turpmāk, ziniet, man ienāca prātā, un es pat pabrīnījos, ka es neesmu piedalījies tā saucamajās atvērto durvju dienās. Dzirdējis par tādām esmu daudz, mani ir šad tad aicinājuši, bet kaut kā nav sanācis. Tiešām pats brīnos. Nu, un tad šis video būs galvenokārt par šīm te atvērto durvju dienām, un par to, vai tādas ir Latvijā, protams, jau nojaušam, ka ir, un par to, kas ir būtiskākais šajās atvērto durvju dienās, mums izstāstīs nekustamā īpašuma darījuma vadītāja Elīna Dūci no uzņēmuma Latvijā. Atvērto durvju dienas nav nekas jauns. Latvijā tās mēs pazīstam jau gandrīz 30 gadus. Pirmo reizi 90. gadu vidū tās rīkoja kompānija Latio. Savukārt tā vēsture un pasaules kontekstā ir šī pieredze ir aizgūta no Amerikas Savienotajām valstīm, kur atvērto durvju dienas bija vai precīzāk aizsākās 20. gadsimta pašā sākumā, kad vēl pavisam trausla bija tā nekustamo īpašumu starpnieku leģitimitāte, jo no 1919. gada nekustamo īpašumu starpnieki Amerikā bija jau kā certificēti darbinieki, tie nevarēja būt cilvēki no malas, un tajā brīdī veidojās šīs atvērto durvju dienas, kur šie uzticamie palīgi nekustamo īpašumu īpašniekiem palīdzēja cilvēkiem pārdot savus īpašumus. Sākotnējā ideja bija organizēt atvērto durvju dienu konkrētam objektam. Pārsvarā tās bija privāti mājas. Laika gaitā šī atvērto durvju diena, protams, ir mainījusi savu formātu. Piemēram, 1925. gadā Amerikas Savienotajās valstīs viens no nekustamo īpašumu starpniekiem izdomāja, ka māju vajag apmēbelēt, lai tā izskatītos ērtāka, omulīgāka. Un no tā laika mēs zinām demo dzīvokļus, jeb paraugu dzīvokļus, kas ir iekārtot tā, kā iedzīvotājs varētu sev pats izvēlēties šo iekārtojumu. No 1952. gada savukārt šajās atvērtajās durvīs ir jauns pienesums. Tas ir pirmais gads,
kad atvērto durvju dienā tiek servēti bezalkoholiski dzērieni, un pati interesantākā daļa, ka mājokļa pircējam tika dāvanā kadiljaks. Vēl līdz šai dienai atvērto durvju dienās ir iespēja dabūt, mūsdienās mēs saucam tos par bonusiem, piemēram, iebūvētās virtuves vai iebūvētās mēbeles vai bezmaksas mantu novietnes vai autostāvvietas. Attīstītāji piedāvā dažādus labumus, kas ir iegūstami tieši šo te atvērto durvju dienu laikā. Laika gaitā ir mainījusies gan terminoloģija attiecībā uz šīm dienām, uz šo notikumu. Mēs latviešu valodā pazīstam atvērto durvju dienu, atvērto māju, klientu dienas. Būtību tas nemaina, tas ir praktiski viens un tas pats notikums. Vēl, teiksim, sākotnēji, ja šīs atvērto durvju dienas tika organizētas privāti mājās, tad arī laikam ejot, tās tika organizētas daudz dzīvokļu namos, kas bija pat uzbūvēti un kur iedzīvotāji varēja, potenciālie pircēji varēja izvēlēties sev tīkamāko dzīvokli. Kā arī, ja sākotnēji šīs atvērto durvju dienas bija koncentrētas tikai uz vienu konkrētu objektu, laikam ejot cilvēki sāka organizēt maratonus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vairākās adresēs ir atvērtas durvis iedzīvotājiem un cilvēki var apskatīt vairākus objektus vienā dienā. Ja sākotnēji atvērtā māja tika organizēta īpašumā, kas jau ir pabeigts, tad mūsdienās, pieaugot tendencei, ka nekustamie īpašumi dzīvokļi tiek rezervēti vēl būvniecības stadijā, tad arī šodien ir iespēja izsekot šiem īpašumu būvniecības procesiem. Vienlaikus šādā nepabeigtā ēkā ir iespējams, ka ir jau kāds gatavs dzīvoklis apskatāms ar visu pilnu apdari, pilnīgi iespējams jau ar mēbelēm. Līdz ar to jūs kā klients varat izvēlēties varbūt ar labāku skatu, bet jau redzēt, kādu attīstītājs ir iecerējis gala apdari. Savukārt maratons, atvērto durvdienu maratons klientiem dod iespēju apskatīties dažādus dzīvokļus, dažādās mājās, dažādās ēkās un izraudzīties sev piemērotāko. Šādās atvērto durvju dienās klientiem ir iespēja satikt dažādus speciālistus. Piemēram, bankas speciālistus, kas palīdzēs sakārtot kredītu, vai juristus, kas palīdzēs sakārtot juridiskās lietas, notārus. Bet tikpat liela iespēja ir klientam atrast savu nekustamā īpašuma aģentu, kurš palīdzēs vai nu pārdot esošo īpašumu, vai piemeklēt kādu citu, ja nedara tas īpašums, kurā jūs esat satikušies. Paldies Elīnai! Un jāsaka, man patika piedalīties šādās atvērto durvju dienās, plānoju arī to darīt turpmāk. Zinat, tādam pircējam vai potenciālam pircējam kā man, tā ir laba iespēja. Zināmā mērā es esmu kā ekskurss, es esmu pircējs potenciāls, bet no otras puses esmu ekskursants, kuram nav saistības jau kā es kādu konkrētu vienu nekustamo īpašumu pērku, bet vispār es varu apskatīties, salīdzināt, kas notiek tirgu, kādi ir dažādi piedāvājumi. Tāpat arī, protams, paldies par kafiju konfektēm un atšķirībā no Amerikas, kur es atvainojos, amerikāņiem piedāvāja bezalkoholisks dzēriens, man bija iespēja arī saņemt prosecco. Tā kā paldies tiešām visiem organizētājiem. Un noslēgumā vēl jautājums Elīnai, kas tad ir ieguvums no šādām atvērto durvju dienām un kopumā kāds ir ieteikums visiem potenciāliem nekustamā īpašuma pircējiem? Līdzīgi kā teica mans augstskolas profesors, jums ir jānobauda vairākas kūciņas, lai saprastu, kura tieši jums visvairāk garšo.